Jā, jā, labi, Teo, es pievēršos. Vai, cik jauki, mumī! Tikai ņem vērā, ka tad man būs mazāk piena. Tas nekas, ēdīšu piena nes. Un es nebūšu tik silta. Neuztraucies, mumī! Iztikšu ar sauli. Un es vairs nebūšu tik mīksta, Teo. Man sānos izspiedīsies skaistas asas ribas. Mumī! Un es vairs nebūšu tik mīļa, Teo. Es kļūšu nervoza un kašķīga, varbūt pat tik ērcīga kā kaza. Tai nekad nekas nav pa prātam. Ai, nē, mumī! Lūdzu, sāc tūlīt ēst. Es tomēr gribu, lai tu esi īsta, mīļa govs. Ak, tu trakums! Atkal jauns kurmja rakums. Kuru laiku? Ak, tu trakums, atkal jauns kurmja rakums. Kāpēc kurmim vajadzīgi tik traki rakumi? To pajautā viņam pašam. Kurmī, kāpēc tu stum lauka kaudzes? Tas nav kaudzes, tie ir torņi. Es paplašinu savu pili, ierīkoju jaunas apaļas deju zāles. Tavas apaļas zāles ir pasemē, bet torņi mūsu pļavā. Nu jā, man ir ērts un skaists pils plāns, un arī pamatīgs mūža plāns. Gribu uzbūvēt pilī, kurai ir visvairāk torņu, visvairāk visā pasaulē, nevis tikai jūsu pļavā. Skatāties! No redzat! Visam aizstāvīt ko! Vārēni! Jā, varbūt es varu tev palīdzēt? Varētu gan. Tu vari saskaitīt, cik torņu jau ir. Virzemē to izdarīt noteikti ir vieglāk nekā zemzemē. Un pēc tam tu varētu katrā tornī iespraust pa karlogam. Jā, es to varētu. Tātad, 1, 2, vēl bija 4, mēs sākumā 1, 3, Mumī, tu drīksti palīdzēt! Mumī, kurmīs mums pieteiks karu? Ak tā? Tad jau mums abiem jāuzasina ragi. Par kuru zemi karosim? Virzemi vai pazemi? Laikam par virsemi. Kurmim nepatīkot, ka mēs cepam plāciņus tik tuvu viņa pils torņiem. Vai tad mēs cepam plāciņus, Mumī? Jā, Teo, tu nezināji. Mēs saulē cepam plāciņus un karašas. Tūlīt izcepšu.
vispār mēs tajā pļavas pusē vairs nevarēsim ne ganīties, ne cept plaukceņus. Virzeme ar pazemi būs sajautas kopā. Tā vairs nebūs jauka vieta, tici man, dēlī. Un zini, kas vēl tad būs, Teo? Mēs būsim zaudējuši draugu. Paklausies, kas man ienāca prātā. Pirms Kurmis mums pieteiks karu, mēs abi viņam pieteiksim mieru. Jā! Labi? Jā! Kurmi! Sirsnīgi uzaicinām tevi uz miera sarunām. Jā! Tēli, mums būs pamatīgi jānorunā, cik toļi Kurmis drīkst uzsliet mūsu virzemē un cik tuvu